Maucam iekšā market update'ā. Tether launcho stablecoinu, kas ir piesaistīts apvienotās Arābu Emirātu valūtai. Bitwise Invest ziņo par to, ka lielās organizācijas turpina iepirkt Bitcoin ETF. Neskatoties uz cenu kritumu Bitcoinam otrajā ceturksnī, investoru skaits ir palielinājies par 14%. Bitcoin ETF-os, kā ir gājis vakardien, tad Bitcoinā turpinās lielāks inflows un diena noslēdzās ar pluszīmi, kas bija 88 miljoni. Ethereumam turpinās diena ar mīnuszīmi un lielāks outflows ir bijis, un par vakardien tie bija 6,5 miljoni. Vācijas varas iestādes konfiscē 13 nelegālus kriptovalūtas bankomātus. Tāpat tiek konfiscēts gandrīz 25 miljonu eiro saistībā par naudas atmazgāšanu. MTGOX gandrīz 800 miljonu vērtībā ir izsūtījusi vēl papildus Bitcoinu. Pēc Polymarket datiem šobrīd Trumps atrodas līderos un ir priekšā Kamilai Harris, kas interesanti, arī Elons Musks uztaisīja saziņas vietnē Twitter jeb X savu aptāju, un tur no 3,5 miljonu lietotājiem, kas bija balsojuši, 75% bija par Donaldu Trumpu. Dodies uz linku profila aprakstā, pievienojies manai Telegram grupai, jo tur viss ap un par kripto.